Ir ministri, kuriem, ja tas nav caur viņu nācis, nu, tad tas nedara nekā. Tas bija absurds, ka vajadzēja prezidenta iejaukšanos, lai es nezinu, kuri galva cilvēkiem, kas lēma, kad vēsture kā priekšmets nebūs. Es te vienu dienu parēķināju, Krievija balsta visu uz lielo TV kartu, saucamā 41. gada jūnijas sākās, tad lūk, pēc šī kalendāra šobrīd ir 44. gada pavasars. Viņš gāja bojā Limānas frontē. Jā, Limānas frontē 1. oktobris izdevās cieņpilni atvest viņa teiksim, šos urnu pīšļus atpakaļ uz Latviju, palīdzēja arī nedaudz apbērēt, atdot godu, parādīt cieņu mūsu karavīram. Bet es vairāk gribētu to mieru panākt caur ticības sev. Mēs tādi latvieši, mēs pa daudz jūtamies kā tādi sērdienīši, tādi bāreņu tauta. Mēs nevaram vai kaut ko nespējam. Mēs varam, mēs esam to apliecinājuši. Dāmas un kungi, esiet sveicināti. Šodien pa mums ciemos viesis Raimonds Graube, 3 reizes bijis NBS komandieris. Tāpat ģenerālis, 90. gados arī vadījis zemesardzi un šobrīd vada fondu Namēs. Sveiks, Raimond. Prieks tev satikt kā vienmēr smaidīgu un tādu pozitīvu. Prieks redzēt ne tikai Afganistānā, bet arī šeit. Jā, es brīnos, kur tu ņem to pozitīvu. Tu vienmēr esi smaidīgs. Nu, nezinu, laikam labi cilvēki ap mani. Jā. Tāpēc no viņiem arī ņem to pozitīvu. Mani sauc Sandijs Simjonovs, un šī būs saruna sadarbībā ar Milu Kafiju. Un mēs runāsim par Ukrainas karu, par jauno NBS komandieri, par nelaimīgo dronu un kāds ietekmē mūsu armijas reputāciju. Nu, pat arī pieņems lēmums, vēsturisks lēmums, 3,45% pienāks aizsardzības resoram. Tas ir pirmo reizi tik liels finansējums, 1,5 miljardi. Parunāsim par to, par mūsu aizsardzības spējām. Panalizēsim ministra Andra Sprūda darbu. Parunāsim par fondu Namēs un arī citām lietām. Raimond, kā gatavība? Gatavs, vienmēr gatavs. Aiziet startiem. Vai Trumpam izdosies panākt mieru Ukrainā? Viņš solītu izdarīt pirmajā dienā pēc ievēlēšanas, nu jau pagājis, skaties jau. Es gan gribētu tikai sasaistīt ar Trumpu. Nu, agrāk vēl tur būs miers. Un izskatās, ka šobrīd tas karš ir iegājis tādā absolūtā izturības karā, savstarpējā gan izturības ekonomiskās, politiskās, arī sociālās izturības karā, nogurdināšanas karā abām pusēm. Ukrainai, protams, un Krievija arī. Un es domāju, ka es prognozētu nākamā gada kaut kāda, nu, es nezinu, kā lai viņi definē pareizi. Miers varbūt nebūtu īstais vārds. Nu, pamieru noslēgšana. Jā, kaut kāda darbības aktīvās fāzes noslēgumu, apturēšanu, kurā Trumps spēlēs savu lomu, bet Trumps nebūs vienīgais. Viņš arī tieši pirms vēlēšanām lika akcentu uz to, un tas arī patiesībā bija tā viena no kārtīm, ko viņš arī spēlēja. Jā, bet tas tāds ārpolitikā, viņš ārpolitiskā kārts viena tāda bija, bet pastīsimies, situācija arī strauji mainās. Šobrīd situācija Sīrijā, tur noteikti prasīs amerikāņu tieši iesaisti. Tāpat ir Izraēlas darbība, kas atkal piesaistīs amerikāņu uzmanību. Tā kā Ukraina nav vienīgais Trumpa ārpolitiskais mērķis. Es gribētu visiem atgādināt skatītājiem, ka liekas, Trumps vispār Ameriku pārņemt ar Ukrainas problemātiku. Diemžēl tā tas nav. Es nesen statistiku lasīju, ka apmēram tikai 2% Amerikas vēlētāji īsti seko līdz ārpolitikai, ko viņš runā par Ukrainu. 2%. Un tas tā ir ļoti niecīgs daudzums. Starptautiskajos kontaktos, protams, viņš runā par viņiem, tāpēc, ka Eiropas valstīm un kolēģiem tas interesē un tas ir aktuāli, bet ne amerikāņu vēlētāji. Protams, bet tāpat laikā arī milzīgu naudu amerikāņu, un tas ir sabiedrības uzmanības centrā neizbēgami. Tomēr, ja skatāmies šo mieru, iespējamo pamieru noslēgšanu, kā tu redzi tās pozīcijas, ka Ukraiņiem būs jāpiekāpjas un šīs teritorijas, kas ir pašreiz iekarots, respektīvi atņemtas, jāiesaldē, vai kā tu redzi šo te pagaidu, kāds varētu būt šis miera saruna rezultāts? Cik man negribētos to teikt, es domāju, ka tā tas arī būs. Būs Ukraiņiem kaut kādas teritorijas uz to pamiera mirkli jāzaudē. Bet tas nenozīmē, ka viņiem nav jāatsakās no šīm teritorijām. Tās ir Ukrainas teritorijas, un viņi miera ceļā mēģinās, es domāju, diplomātiskā ceļā turpmākajos gados viņas atgūt. Bet kara darbība es neredzu nevienai no otrai pusē, tā var teikt, iegūt pārsvaru karā tādu, lai vai nu pilnībā Krievijas gadījumā okupētu Ukrainas teritoriju, vai Ukraiņu gadījumā atbrīvot pilnīgi visu teritoriju, kā uz 91. gadu. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Pašreizajā situācijā un ar tiem resursiem. Mēs redzam arī, kā karš iet, bet vienlaikus tūlīt jau būs 3 gadi.
3 gadi, faktiski, kaut kas neticams. Un arī ļoti bijuši, šajā laikā pa tiem 3 gadiem arī tik daudz mirkļi, varbūt, kas vispār būtu neiedomājami kara sākumā, kaut vai tas, ka Ukraina sāks apšaudīt Krievijas teritoriju, iebruks Kurskā, jā, tās, man liekas, pilnīgi neiedomājamas lietas, kā tas karš attīstās. Un tajā pašā laikā tas tik ilgi 3 gadi, kā tu saki, bet tajā pašā laikā patiesībā teritoriāli nekādas darbības nav notikušas. Es tev vienu dienu parēķināju, Krievija balsta visu uz lielo Tēvijas kartu, saucamā 41. gada jūnijas sākās, tā lūk, pēc šī kalendāra šobrīd ir 44. gada pavasars, 44. gads. Vēl gads vēl palicis līdz kara beigām. Šai laikā apmēram 2000 km vismaz, ne vairāk, dienvidu virzienā Krievija pārvietojusies, vācieši pārvietojušies, ieņēmuši, atsituši atpakaļ, līdz Maskavai aizgājuši, tagad jau atrodas principā pie Baltijas robežām šobrīd, pēc 44. gada. Tas nozīmē, tūkstošiem kilometru abos virzienos ir notikuši Staļingrads kauja, Kurskas kauja. Šeit 50 km kaut kur pagājis uz priekšu, Doņetskas apgabalā, bišķīt Luganskā, kaut kas atsis. Es ar to gribu teikt, ka mums izskatās, ka Ukraiņi, un daudz kur arī mēdījos, kas analizē no negatīvās puses, skatās, Ukraiņi tur nabadzīgi, liekas, spiesti zaudē. Es atvainojos, mēs šādi analizējam, kas pa zaudēm tās ir uzvarošas aizsardzības kaujas, pret to pārspēju, kas ir Krievijas rīcībā, es tā to vērtēju. Kā militāra persona, tas ir tā jāvērtē. Tas ir brīnums, kad Ukraiņi noturējuši ar tiem spēkiem rietumu nepalīdzību. Bet tāpat laikā arī Ukraiņi noseņo desmitiem tūkstoši karavīri mirst frontē, un tas ir zaudējums visai tautai. Tāpēc es saku, šobrīd arī Krievijā tas pats resursi nav bezgalīgi, tāpēc šobrīd notiek šis izturības karš, šis tāds ekonomiskās cīņas karš, viņš ir iegājis tajā fāzē, kad, manuprāt, it kā jau vārdos varbūt ne, bet praktiski abas puses meklē kaut kādu izēju no šīs situācijas. Gan Ukraiņi, jau pieminēto iemeslu dēļ, kuriem mazāk... Arī Putins, mēs redzam, ja pat piesaista Ziemeļkorejas karavīrus, tas nozīmē, ka pašiem jau savu... Labākais piemērs, manuprāt, ir tas, kas tikko notika Sīrijā. Pilnībā nodeva savu padoto, un tā man šī ļoti zīme patīk. Tā ir zīme visiem citiem diktatoriem vai kaut kādiem sadarbības partneriem, tiem saucamiem Krievijas, kuriem skaidri tiek vēstīts, draugi mīļie, mēs jums palīdzēt nespēsim. Mēs neesam tik vareni, kā uzdevāmies. Tieši tā. Tā ir tas labs pliķis. Savukārt atcerēsimies, ka bez Krievijas Asats neko nespēja. Tikai tad, kad Krievija iejaucās, tad Sīrijas opozīcija tika nospiesta. Protams. Šajā situācijā, man nepatīk šis vārds uzmest, bet principā Krievija uzmet. Jā. Alepo bombardēšana, tas viens no izšķirošajiem, ko Krievijas iznīcināja veselu pilsētu un panāca, izšķirošu pārsvaru šajā reģionā. Pirms gadiem, 3 laikam. Un tas noteikti arī ietekmēs, es domāju, arī Ukrainas situāciju. Tomēr tas ir kontekstā skatoties tādā ziņā, ka Krievija šobrīd ir vāja. Paliek vājāk. Viņi nav vāja, protams, bet viņi paliek vājāk. Viņi nespēja vairāk šo te resursu ģenerēt un piegādāt uz fronti tas, kas vajadzīgs. Viņi arī noteikti meklē šo te pamieru. Es ceru, meklēs. Tas ir apliecinājums tam, bet šī gadījumā Sīrijas gadījums tieši tāpēc, ka nepalīdzēja, varbūt tas nepalīdz Ukraiņiem tieši netika pārsviest vienības no Ukrainas frontes, piemēram, palīdzībā Sīrijā, bet tas tika apliecina vēlreiz to, ko jau mēs tikko runājām par Krievijas vājumu fizisko, bet tajā pašā laikā nedrīkstam novērtēt arī pa zemu. Beigās Krievija ir tik milzīga, resursi tik liela, un viņi tik neprognozējami un gatavi uz tādiem upuriem, cilvēku upuriem, kāda, manuprāt, neviena normāla valsts nav gatava. Tas ir vienkārši abrīnojams. To pat grūti novērtēt. Skatāmies tālāk, cik mūsu Latvijas cilvēki karo Ukrainā. Arī tu kā fonda namēs sazinies ar vienbrīd bija ap 20 cilvēkiem, vai šobrīd ir zināms, vai, tad mēs varam, mēs laikam nezināsim precīzi skaidrs, bet aptuveni tie, kas ir zināms. Es teiktu, ap duci, tā varētu tākt, pār pa 10, mazāk pa 20, un skaitļi tomēr nedaudz mainās, to arī pēc tās informācijas, kas ir man. Jo cilvēki atgriežas kādu brīdi un dodās atpakaļ, un kāds varbūt nedodās atpakaļ. Kā tu vērtē šo iesaisti? Es vērtēju, protams, ka tā ir tā pilsoņu attieksme pret to situāciju, gatavība aizstāvēt, palīdzēt Ukraiņiem, jo tie cilvēki saprot, ka šobrīd mūsu valsts drošība, mūsu valsts aizsardzības līnija iet gar Dņepru. Tā tas ir jāskatās, un tie nav politiskie vārdi, tas ir tāpat tiešām tā tas ir. Jo uzvaras gadījumā tā fronte pievirzīsies ies gar Daugavu vai pat Daugavu. Jā, šobrīd iet gar Dņepru, un tāpēc mums ir Ukraiņiem jāpalīdz visos veidos, un ja pilsoņi uzskata, ka viņš šādi var palīdzēt,
tad ir. Mums arī upuri, kā mēs zinām, ir. Jā, Fons Namējs arī nesen jūs piedalījāties Smirnovs, ja viens no karavīriem. Jā, Vitālijs Smirnovs, nedaudz Fons Namējs, nedaudz ar Elmāru Pļaviņu atbalstu un vēstniecības Ukrainā, Latvijas vēstniecības atbalstu. Jā, mēs izdevās cieņpilni atvest viņa teiksim, šos urnu pīšļus atpakaļ uz Latviju, palīdzējām arī nedaudz apbērēt, atdot godu, parādīt cieņu mūsu karavīram. Viņš gāja bojā Limānas frontē. Jā, Limānas frontē 1. oktobris, naktī no 3. Šogad? Nē, pagājušajā gadā. Cik pavisam, viņš, man liekas, arī nav vienīgais, kas arī gājis bojā? Nē, Latvijas ir vienīgais. Mums ir ievainoti cilvēki vairāki, bet gājis bojā ir pagaidām vismaz zināmais ir viens Vitālijs Smirnovs. Ukrainas kara mācība, ko mēs varam no tā paņemt šobrīd, skatoties uz to, kas ir noticis Ukrainā un kā mēs veidojam savu aizsardzības spējas? Tur ir vairāk tādi slāņi. Es teikšu, taktiski tur jau notiek bruņotie spēki vēro, mums arī brauc Ukraiņi, dalās savā pieredzē. Mēs arī neiespēju robežās visu apgūstam, taktiskos elementus. Tas paši ieroči pielietojums, piemēram, tie paši slavenie droni, visiem jau tagad zināmie, arī viņa izmantošana. Bet ir, manuprāt, viens no visbūtiskākajām mācībām, kas mums jāņem no Ukrainas, būtu šī sabiedrības iesaiste. Mēs šeit daudz runājam par valsts aizsardzības dienestu un kā tagad sauksim sievietes, nesauksim iekšā sievietes. Mēs pa priekš nesam sakārtojuši mūsu pagalmi, ja tā var teikt, jau kaut ko māca mums Ukraina, kad kara gadījumā, krīzes gadījumā mēs redzam kādu mežonīgi, kā bombardē mierīgu iedzīvotāju vietas, teiksim, kur civiliedzīvotāji dzīvo. Tas nozīmē, ka mums jādomā par pirmās palīdzības, visas šīs civilās aizsardzības, visu struktūru. Jo ar tām skaidrs, ka šādā krīzes konflikta kara gadījumā ar nezinu, cik ekipāžu Rīgā ir ugunsdzēsēji ar visu viņu varonību un profesionalitāti, tas ir nepietiekami. Tur jāiesaista cilvēki, jāiesaista sabiedrība, medicīna, brīvprātīgie, loģistika un tā tālāk bēgļu jautājums. Es domāju, tur ir tik daudz, ko darīt civilās aizsardzības jomā, ka tas, manuprāt, šobrīd ir pats svarīgākais. Un tas ir būtiski, jo tas nodrošina sabiedrības kaujas spēju. Jā, pilnīgi, es tev pārtraukšu, kāpēc mēs to nedaram? Nē, es domāju, ka mēs to darām. Bet ļoti nepietiekami, ļoti lēnām. Vismaz es neredzu, kā pilsonis. Tieši tā, par to stāsts. Tāpēc es uzskatu, ka viņš nav pietiekami. Viņš šobrīd balstās vairāk uz pašvaldībām. Es zinu labus piemērus, jo tas no laika gala mums ir bijis labs, varbūt speciāli nesaukšana raidījumā pašvaldības. Ne, bet nosauc, kāpēc ne? Nē, tāpēc, ka tur ir vēsturiski veidojās nepieciešamība pēc sadarbības. Un, proti, tur ir katru gadu plūdi, piemēram, Ogre. Ja? Katru gadu ir plūdi, Pļaviņas un vēl tur dažādas dabas stihijas. Tur patiešām ir strādā Jēkabpils. Ja? Tur strādā šī sistēma labāk nekā vidēja valstī, jo tur, tur vienkārši iestrādes ir ar sadarbību ar zemesardzi, ar policiju, ar hospitāļiem. Tieši tā, jo es domāju, jebkurš Ukrainas karam sākoties, jo 3 gadi pagājuši, es domāju, arī tu ģimenēs pārunājies, ko darīt situācijā, ja pienāk tā x stunda. Protams. Ko jūs pārunājat ar sievu, ko jūs darīsiet? Ne, piemēram, es tieši paturpināšu, sasaistīšu kopā. Nevajag visam pieiet, kā 72 stundu soma. Viņš kļūst par viens tāds simbols, ja nav 72 stundu soma, tad tu neesi gatavs karam. 72 stundu soma, tāpat kā pašvaldības ar līdzības vilku, tāpat kā pašvaldību, teiksim, iesaiste, nav obligāti jāsavalk vienīgi un tikai ar karu. 72 stundu soma. Tā sagadījās, kad viņi daudz runāja vienā pārraidē, Degpunktā konkrēti tas bija. Viena sieviete izskrējas tur ārā ugunsgrēka gadiem interviju, viņa saka, vai es tur mēģināju skriet atpakaļ mājās, man tur dokumenti palika un viņš pārdzīvo par tiem dokumentiem. Un saprotiet, tas skaidro to, ka šāda soma nav obligāti varbūt fiziski jābūt viņai sakrāmētā, bet te jāzina mājās, kur tev atrodas dokumenti kaut kādā pakāpē. Es tiešām to esmu izdarījis, man ir atlikt dokumenti ar krīzes, vienalga ugunsgrēkā, vienalga kādā situācijā. Ir kaut kāds pamatlietas, ko es varu paķert līdzi vienmēr, vai tur powerbank, vai kaut kas tāds. Tas nav tikai ar karu jāsasaist. Tas vienkārši normāla izdzīvošana un varbūtība, ka tev vajadzēs mierlaikā būt gatavam. Gatavojies karam mierlaikā. Tie būt gatavam. Bet tu tā arī neatbildēji. Jūs esat sievu, ko jūs izmanājat, ko darīsiet? Tu dosies... Tā fiziski, ko darīs? Nē, es domāju, pirmkārt, tur jāsās pirms, kur tu dzīvo. Ja tu ļoti tuvu, varbūt tur kādam, militāram, varētu uzstīt militāru objektu, lidostā Rīga, piemēram, varbūt tur nedaudz jāpadomā, paiet kaut kur tālāk pie radiem uz laukiem vai kā savādāk, ja ir tāda iespēja. Ja atkarībā no vecuma, atkarībā no kāda plānotā iesaistas valsts drošībā, es droši vien meklētu kaut kādu jautājumu, kā es varu palīdzēt sistēmai, bet kopumā
nevajag panikot. Drīzāk jādomā, kā mēs darīsim, kā mēs evakuēsim iespējamās kontaktzonās, austrumu robežu, piemēram. Jā, protams, ka pirmie 10-20 km vai pirmās lielās pilsētas, kas šajā teritorijā, par viņām ir jādomā. Bet dziļumā, lai tagad Kurzemē vai Vidzemes vidienē kāds uztrauktos ciematā, es drīzāk teikt, nomierināsimies, pagaidīsim pirmās informācijas, tāpēc ir svarīgi šie radio, lai būtu radio sakarē, gadījumā telefoni tiek atslēgti, piemēram, ja. Vienkārši norientēsimies situācijā. Jo militārā... Raimond, tas izklausās viegli, bet es esmu bijis kaut kā Irākā, ka sākās karš, tajā brīdī tas stress ir neizbēgams, un tā ir ārkārtas situācija. Norientēšanās ir paliec savās mājās, man liekas, drošāk nekā kaut kur pa ceļiem pārvietoties un gaida kaut kādu informāciju. Vislabāk lauku mājās. Jo panika, kaut kāda neskaidrība, varbūt ne panika gluži, bet kaut kāda tik daudz informācijas vienlaicīgi neskaidrība ir visās struktūrās, būs kādam neizbēgami. Kā es domāju, ka tagad tur vēsu galvu visi būs, arī pašvaldībā, arī ministrijā aizsardzības, tur būs, ja tas būs pārsteigums, tad vēl jau vairāk. Bet tas viss diezgan ātras sistēmas ir trenēts tā, ka, stundās 12, cik sistēma sāk saregulēties, sāk nākt informācija, tiek pieņemta lēmumi jau, precīzāki lēmumi. Tu cerams, ka līdz tam nenonāksim. Tu jau pieminēji austrumu robežu un... Es gribēju pievērsties šim bēdīgi slavenajam gadījumam ar dronu, kas ielidoja Latvijas teritorijā, nokrita netālu no Varakļāniem. Un kā tu vērtē visu šo komunikāciju, kas bija gan no ministrijas puses, no aizsardzības resora puses, jo tas, ko daži eksperti saka, ka tas pamatīgi ietekmē mūsu armijas reputāciju. Protams, daudz rakstiem patīk, tāds salīdzinājums, kas mums atbilst, ka karalis ir kails, beigās tik daudz naudu devām, liekas sabiedrībai šķiet un beigās neizdarīja. Es domāju, ka primāri mēs neizturējām šo sistēmu, neizturēja tādu stresa menedžmentu, stresa pārbaudi komunikācijā, tieši komunikācijā. Jo tur bija skaidri un gaiši jāpasaka, punkts 1, mēs neesam karastāvoklī, nav valsts robeža nosegt, pilnībā nav uztaisīts tāds kupols vai burbuls, ko mēs saprotam, dzelzs kupols, kas ir virs Izraēlas, kur principā nekas netiek, pat lādīgi netiek ielidot, bet tie ir miljardi, un tā ir teritorija, kas ir reizes 3-4 mazāk kā Latvija. Un visapkārt ir... Jā, un tas nav. Mums nav pat paaugstināts kaujas gatavības līmenis. Situācija to neprasa. Tas, ko tas nozīmē, ka cilvēkiem jāatrodās fiziski pozīcijās, ierakumos, vietās atbilstoši. Jāieslēdz arī citas radara sistēmas, ne tikai tālās darbības, bet tuvā zem lidojošu objektu, kas arī mūsu rīcībā. Mūsu rīcība ir šīs spējas. Labi, viņas nav pilnībā valsti nenoklāsi, bet viņas ir pietiekams, lai veiktu šo kontroli vismaz par Krievijas robežu. Bet viņas nebija iedarbināts, un tad tā arī jāpasaka. Nevajag no tā tur... baidīties vai... Nebaidīties, sabiedrība uzskata, ka jāpaukstina, vai situācija uzskata, ka jāpaukstina, tad paaugstinās. Vai tas tika pārbaudas rezultāts, Krievija iesūtīja apzināti, lai pārbaudītu mūsu spējas, to mēs nezinām, bet arī, es domāju, tur pārbaudot, viņam pietiekami daudz informācijas, lai novērtētu, ka patiesībā nemaz pārbauda nav jāveic. Es domāju, ka tas bija kārtēs noklidušies, jo mēs redzam, tā ir statistisku pašu arī Baltkrievi apstiprina šie Krievu dronu nedēļā pat ducim ielido viņa teritorijā nomaldījušies. Jo vienkārši viņas smadzenes tiek sabojātas. Kas bija tā kļūda? Es domāju, ka kļūda bija tieši tas, ka neizskaidroja pirmajā reizē, uzreiz neizskaidroja un nepateica varbūt to nepatīkamo patiesību, kas varbūt var nepatikt, bet patiesība vienmēr ir labāka kā kaut kāda varbūt tā kā pieklusēšana ar to, ka mūsu kaujas gatavība šobrīd nebija arī vērsta, ka mēs negarantējam, vienkārši viņi nav tādi, lai garantētu pretgaisa aizsardzību visā frontes, visā, teiksim tā, kontaktu zonā ar Krievijas teritoriju, ka tas vienkārši nav paredzēts. Jo tur daudz citu sensoru, kā NATO sistēma strādā. Mēs esam NATO. Nav tā, ka mēs neredzam, mēs visu redzam, kas notiek. Jā, bet beigās jau Sprūts atzina, ka vietējais iedzīvotājs ir paziņojis. Ne par to. Runa par to, vai tas ir kaut kāds uzbrukums vai nejaušība. Kaut kādiem vientuļiem vilkiem. Tas būtu tas pats, kas cīnīties ar terorismu un pateikt, kad redziet, tur viens cilvēks mošējas. Viens vientuļais. Jā, viņš vientuļais sev izdara uzspridzina savokšanu. Neizķers viņu, ja viņš nav organizētā struktūrā. Mēs varam izsekot organizētiem kaut kādām darbībām, vairāk vai mazāk, ja tur kaut kāda plānojas tālākā darbība. Ja? Bet šeit ne. Un otrs ir, kāpēc nepaziņoja sabiedrībai? Tad jāizskatāt, saprotiet, mēs jau nezinām, pirmkārt, viņš lido garām lielām pilsētām. Ja viņš lielai pilsētai tagad pateikt,
Mēs nezinātu, ko darīt. Mēs atgriežamies pie civilās aizsardzības. Nu, labi, paziņo, ka tev virs galvas ir 50 kg. Sākās panika. 50 kg sprāgstvielas. Nezināmā virzienā, kur viņš ir, varbūt tur. Jā. Un ko tagad darīt pāriem? Pagrabā ierakties uzreiz. Lūk, šeit mēs neesam arī šo, es drīzāk jautātu, vai mēs esam gatavi šim paziņojumam, ne tik daudz varbūt no bruņoto spēku viedokļa. Bet vai tas ir normāli, ka vietējais iedzīvotājs paziņo par šo faktu? Nē, tas ir normāli. Tā tas arī notiek, tā tas strādā, un jā, arī Ukrainā tā tas strādā, un dažādi novērošanas sistēmas jau otrā pasaules karā par Angliju, kur Angļi, teiksim, iesaistīja gan civilos novērotājus uz jumtiem, kur tur vienīgais bija sakars sistēmas savienots, kā paziņot uz to vadības centru, ka tur lido lidmašīnas pāri ar akustiskajām sistēmām visdažādākajā veidā mēģināja izķert vācu lidmašīnu uzbrukumu Anglijai. Un ne tikai ar elektronisko, bet tie ir fizisku cilvēku iesaist dažādās formās. Tā tas notika un notiksies arī šobrīd. Nākamgad pieņemts ir budžets, rekorda budžets 3,45% no iekšzemes koprodukta. Man liekas, kaut kas tāds savulaik, 90. gados tas liktos kaut kas vispār neiespējams. Ja īpaši vēl krīzes laikā, kad vēl tu biji NBS komandieris, kad likās, ka vispār līdz armija pajuks, jo tur tika beigās pat algas tika mazināts, tika nogriezts viss līdz iespējamam. Šobrīd 1,5 miljārdi, milzīgs budžets. Kā tu vērtē šo budžetu un vai mēs pietiekam labi šo apsaimniekojam? Tur sasaistīt ar manu periodu. Man bija kaut kā gan pirmā reize 2000. gada sākumā, gan arī pēc tam. Man abas reizes sakrīt ar to laiku, kad budžets gāja uz samazinājumu. Es arī otrreiz kļuvu par komandieru pēc 2008. gada, tad 8. 9. gada krīzes budžets gāja uz leju. Tā kā es biju tāds krīzes menedžeris vairāk nekā attīstība pilnīgi nekāda patiesībā nenotika, nebija iespējama. Bet šobrīd budžeta pielikums un nepieciešamība ir tieši saistīta ar to, ka tajā laikā mēs nepietiekam ielikām. Lietuvieši nedaudz vairāk, Igauni stipri vairāk, viņi ielika pamatus, viņiem šobrīd varbūt nedaudz, viņam nav mazāk, absolūtajās ciparos viņiem ir pat lielāk budžets šķiet. Bet runa par to, ka viņi ir priekšā jau pirms mēs uzsākām šo uzrāvienu. Šobrīd mēs esam spiesti likt ļoti liels summas tieši tās neizdarības dēļ vai neveltīto līdzekļu dēļ, pēdējos, es teiktu, 20 gadus. Viens no lēmumiem ir iegādāties šīs kaujas mašīnas par 250 miljoniem eiro. Es sekoju līdzi 40 kaujas mašīnas. Kā tu vērtē šo lēmumu, vai tas pareizi? Tur ieskatās ir kompleksi. Tur jāredz uzreiz viss, jo mums jāattīsta bruņotie spēki visos virzienos. Es vienmēr saku, ja mēs zinātu, kad ir karš, mēs attīstītu katru reizi savādāk. Ja pirms mēs zinātu, ka rītā ir karš, tad šobrīd nekādas kaujas mašīnas nepirkt, visi ieguldīt munīcijā. Tā varētu. Jā, bet mēs redzam aptuveni, ka Ukrainā notiek. 5 gadi, 7 gadi. Es domāju, skatoties priekš, ka mums ir, cerams, ir kaut kādi 5-7 gadi līdz kaut kādam iespējamam, reālam konfliktam, tad attīstība ir balansētai. Mums jādomā arī par cilvēkiem, par karavīriem, kuru pārvadāšanu sejās bruņtransportieros glābt dzīvības. Ja bumbas, šķembas, šāda mašīna necaursīt, tad softskin vai tās saucamās vienkārši parastās mašīnas, ja, viņas noteikti caursist un cilvēki ietu bojā. Respektīvi, viņš nespēja izpildīt, doties uz uzdevumu, jo tas arī patrīs un cits viņas nedrīkst uztvert kā kaujas mašīnas, kā tāda Bradley, piemēram. Viņi ir vienkārši, tiek lietotas sabiedrībā pazīstams un karavīriem pazīstams tāds fronts taksometrs, ja. Patiešām tam ir domāts, un šo arī vajag attīstīt. Šo lēmumu atbalstu vai ne? Es atbalstu, jo es uzskatu, tā ir daļa no balansētas attīstības piemēriem, kādā veidā ir jāattīsta mūsu valsts aizsardzība. Daži eksperti atkal saka, ka tie iesāksies karš pirmajās dienās, ja viņas iznīcinās, un ka mums vajadzētu vairāk orientēties tādu mobilo aizsardzības sistēmu. Bet viņš jau ir daļa no mobilā, es neredzu tur pretrunu, es domāju, gluži otrādi, šīs kaujas mašīnas ir daļa no mobilitātes. Tas ir viens otrs. Ziniet, par to iznīcināšanu pirmajā dienā es būtu ļoti uzmanīgs. Jo patiesībā, ja pretinieki zina, ka mums ir šādas spējas, un te jau pēc tāda principa jebko var iznīcināt, mēs haimārus pirksim un tādas, nemaz jau tik viegli tā iznīcina nedodās rokās. Tas ir viens un otrs. Jā, arī viņi zina, ka viņi baidās no šīm kaujas mašīnām, no viņu varbūt bruņojumi, kas atrodas uz viņiem, kāds ir Bradley gadījumā, piemēram, ja. Tad viņi ir jāiznīcina, tev ir jāmedī viņi, tev ir jātērē resursi, laiks, tev jārēķinās ar viņiem, jo mūsu bruņoto spēku galvenais uzdevums, mūsu uzvarošs karš nav tagad izdzīt pretinieku ārā no mūsu teritorijas. Būsim reālisti, tas nav mūsu spēkos.
Mēs ko varam darīt? Mēs varam izrādīt tādu pretestību, mēs varam apturēt darbību viņu kustības priekš kaut zinām laiku, lai mobilizētu NATO, lai mobilizētu pārējos, kas varētu nākt palīgā. Somija 9. gads. Tā izskaitām. Jā, vienīgais, viņi bija bez sabiedrotajiem, jā, viņi savu darbu izdarīja, bet viņi izdarīja paši. Bet, jā. Nepalika savās vietās, kā mēs katrs. Jā. Bet vēl viens lēmums ir ražot šīs 155 mm artilērijas munīcijas rūpnīcu veidot, tavuprāt, pareizi, ja mēs zinām, ka vācieši un lietuvieši jau to dara, jau ražo. Viņiem pēc tam milzīgs jau pasūtījums. Bet, kā redzam, Ukrainas karš mums māca, ka viņas nekad nebūs par daudz. Es nedomāju, ka pirmkārt jau lietuvieši pildīs savus noliktavus priekškrīzes situācijā. Atkal šīs rūpnīcas nav kara brīdim. Kara brīdī viņas stacionārs, viņas ir relatīvi viegli iznīcināms. Mēs arī zinām, kādā veidā cik ilgi Krievija vāca koncentrē karaspēku pie Ukrainas robežas, lai realizētu savu uzbrukumu. Protams, jā, tas sākās uz pusgadu iepriekš. Ja? Respektīvi, ja tavā rīcībā ir šāda informācija un tavā rīcībā ir šāds rūpnīca, tu vari pātrināt ražošanu, tu vari pārtraukt varbūt kontraktus uz ārpus, tu vari koncentrēties tikai mūsu pašu vajadzībām. Un šeit ir daudz priekšrocības, kāpēc šādām ļoti svarīgām munīcijas daļām vai ražotnēm jābūt pašā Latvijas teritorijā. Jā, krīzes kara gadījumā citi saka, kas tur uzmetīs bumbu? Jā, protams, tad jau daudz kas būs pa vēlu, un arī tad tur gan jau par to padomāts un kaut kāds iespējas varbūt būt arī viņas varbūt par kaut citur pārvietot vai kā savādāk. Kāpēc es šos jautājumus uzdodu, jo faktiski aizsardzības resursi šobrīd gandrīz ir vienīgais, kur ir tāda tik strauji budžeta pieaugums, kas arī vajadzīgs, protams, ir nozīmīgi redzot notikumus Ukrainā, bet tāpat laikā, protams, tad gribās šo naudas tērēšanas efektivitāti būt pārliecinātam līdz, ka tas tiešām viss aiziet tur, kur tas ir vajadzīgs un pārdomāti, izsvērti līdz pēdējiem centam. Un mēs redzam to pašu, labi, tas, protams, sīkums, bet tas motorizētais ādažu piemineklis, nezinu, kā viņu savādāk nosaukt. Pats Kalniņš pēc tam atzina, ka tā ir neliederīga līdzekļu izšķērdēšana. Kā tad šis tas ejiet kopā? Es tur nevaru tagad viņu jau tā runāt un attaisnot. Jā, protams, ir kļūdas pielaistas, bet patiesi prātā pie tiem pieminētiem miljārdiem. Tas nav attaisnojums. Pilnīgi nemaz, ja tur neizdodas kaut kādi projekti vai ir kļūdas, ka pat tā kā šī gadījumā 180 000 vai kā. Tā ir milzīga kļūda un kaut kas tur nav nostrādājis īsti pareizi. Kaut gan pats šīs bruņmašīnas atrašanās pie šādas bāzes ir rietumi, es nezinu, laikam Amerikā nav neviena bāze, kurā šādi pieminekļi nebūtu vai ārpusē vai iekšpusē, kas rāda šo vienības attīstību, vēsturi. Tas ir normāli. Mums kaut kā uzreiz asociējās ar T-34 tankiem uzvarošajiem, tur kaut kādās manā vecuma cilvēkiem. Bet rietum ļoti daudzās bāzēs. Tā ir Anglijā, varbūt citās valstīs mazāk, bet Amerikā ļoti raksturīgi. Kā tu vērtē pašreizējā ministra Sprūda darbu? Tas, kas līdz šim izdarīts, tā viņa komunikācija. Viņš tomēr nāca, viņš no Progresīvā partijas, viņš nāca no ārlietu sektora, un viņam nebija tāda, varbūt, aizsardzības, militāro zināšanu, varbūt, kā iepriekšējiem ministriem, kas pirms tam bijuši. Redzat, man ir varbūt grūti spriest detaļās, neestāju virtuvē iekšā, jo tur jāprasa būt darbiniekiem, bet ko es redzu no publiskās telpas. Es pateikšu tā, pozitīvais, kas ir, kad ministrs politiski netraucē aizsardzības ministrijas un NBS speciālisti izstrādātajiem attīstības plāniem. Jo bieži vien ir mūsu vēsture māca, tā atnāk politiķis, kurš visu zina, tagad mēs šitā būvēsim, tagad mēs tur kaut ko te darīsim, tā vietā, ka jūs gribētu šeit, bet plānāju šeit, bet es tagad domāju, ka jāveic šeit. Rāda kaut kāda tāda politisko visgudrību. Ja? Un tas ir ļoti slikts sistēmai. Nākot ministriem mainās kaut kādas mistiskās prioritātes, kuras ir vairāk gadu garumā, 5-10 gadus uz priekšu ir plānots. Var diskutēt par pārprioritizāciju droniem, varbūt drons pacelt augstāk, pretgaisa aizsardzību arī augstāk, piemēram, kaut kādas tāds lielās blokus. Un es domāju, ka es neesmu pamanījis, ne skandāla formā, nekādā citā iekšējās arī būtu sarunās, ka tas tiek traucēts. Un tas starp citu, ir politiski ļoti labi. Vai tas saistīts ar to, ka varbūt mazāk pieredze vai kā citiem iemeslu dēļ, bet tas jau ir daudz. Jā, tieši tā. Vai ministra padomniekiem būtu jāpiedalās iepirkuma konkursos, tavuprāt? Es domāju, ka nē. Varbūt politisko kontroli realizēt savādākā veidā, arī varbūt piesaistot viņus, varbūt ne gluži komisijā, bet kaut kā pāraudzībā. Jo, protams, ka ministram arī normāli ministram būtu savu aizsardzības mehānismu jārada, kurā viņš gribētu būt drošs, uzticoties kādu jomu speciālistam, ka tas
process ir saprotams un caurspīdīgs, lai vērstu viņu uzmanību, ko varbūt birokrātija vai nu nepamana, vai rutinēti pieiet tam, kā vienmēr. Ja? Nē, bet juridiskais jautājums ir tāds, vai viņš pats ir komisijā, ja tomēr ar kaut kādām iespējām pāraudzīt tos procesus, mums redzēt viņus. Lai varētu, pāraugot, viņš tomēr pāraugot, tad īstais vārds, jā. Tu nevar iemaisīties procesā. Jā, jo atcerēsimies arī šo te ēdināšanas skandālu 220 miljonu, tas arī pietiekami, tā saka, izskanēja, nebūtu labā ziņā. Jā, bet tad 220, manuprāt, tur ir vēl dīvaināk. Man viņš joprojām nav saprotams tādā ziņā, ka tie 220 sabiedrība palika iespējas, ka tagad tā kompānija operēs ar tiem 220. Tie 220 bija paredzēts, kad krīzes kara gadījumā mobilizējot visus zemesargus un vēl, kas tur ir paredzēts pēc valsts aizsardzības plāna, ka viņi taču jābaro. Tad tā kompānija automātiski, lai nav jānāk atpakaļ uz valdību ārkārtas sēdes, kā mēs viņus barosim. Un ticiet man, tagad vēl ir nākamais konkurss, viņiem vienalga būs jādomā par to, kā mēs krīzes kara gadījumā barosim mobilizētos, kas būs tas, un nevis sāksim veikt iepirkumu procedūras, tad, kad jau varbūt pār robežai kāds iet pāri. Un mobilizējumi ir jābaro, kādam ir paši jādomā par šiem krājumiem. Tur nebija izskaidrots arī. Es tagad nerunāju par to pašu konkursu, es neaizstāvu to konkursu, lai tur speciālisti tiek galā, knāps, kas ar to nodarbojās. Bet mani personīgi tie 220 netik daudz biedē, bet gan apstiprina to, ka krīzes kara gadījumā šāda līdzekļi ir jāparedz. Jo gadā budžetā nauda, ko šī kompānija drīkstē tērēt, ja nemaldos, bija atvēlēta 5-6 miljonu, kas ir tas dabīgais, ko mēs apēdam. Visur kazarmās un visur karavīru zemesarga mācībās. Ja? Pārējais jau nebija naudas izdalīts tai kompānijai, tas vienkārši paredzēts krīzes kara gadījumam. Un šī mazā, bet šī ļoti nozīmīgā nianse maina visu to. Bet es uzsveru, man nav informācijas un es neattaisnoju vai neizskaidroju pašu procesu, kā nonāca līdz tam 200. Kāpēc tas tieši uzvarēja vai kāds notika? Atcerēsimies, ka tur bija ministra padomnieki klāt pie tajā komisijā un tas rada to šaubu ēnu, jeb aizdomu ēnu, kad ir šī interešu konflikts, jeb nezinu kā. Bet pats 220 summa kā tādi nebija iezīmēts, ka viņi varētu kāds tērēt tagad tos 220. Tā tas nebija. Tas bija tas, kas jāsaprot. Bet kopējā summa tāpat tā bija. Par ko bija stāsts. Bet tomēr atgriežoties pie aizsardzības ministra, tu esi piedzīvojis daudzus. Kurš tavuprāt bijis visveiksmīgākais Latvijas līdzinējā neatkarības? Nē, es nesaukšu uzvārdus. Es negribu saukt uzvārdus. Tu esi strādājis pie Kristovska? Man ir kādi 7 ministri bijuši dažādos amatos. Dažādi. Vismaz tur diezgan tuvu viņiem arī, ka Briselē biju, arī tur nomainījās kā 2-3. Nē, lai paliek memorā. Pastāst mums kādu joku, vismaz kādu humoru, kas ir gadījies strādājot ar ministriem vai kādu... Nē, ministriem es varbūt arī nesaukšu uzvārdu, bet piemēram, tas pats gadījums, ka ministri, ir ministri, kuriem, ja tas nav caur viņu nācis, tad tas nedara nekam, ja? Tad tā ideja vienīgi viņam. Un, kad es kā komandieris esmu bijis vairāk kārtīgi, vajadzētu šo kaut ko to un to izdarīt, tad es zinu, ka viņš dosies apmeklēt vienības. Tad es zvanu vienam labam savam vecam zemesardzes bataljonu komandierim. Es saku, pie tevis būs ministrs tur pēc nedēļas, tu viņam šo jautājumu pacēl, kā no vienības, ka tās sāp. Viņš saka, man tiešām tas sāp. Labi, atnāk ministrs, nākamā dienā sauc mani. Un tā, es taču sen jau teicu, ka tā vajag darīt. Man tagad jābrauc vienībām, klausīties, teiksim, vienību tur kaut kādas tur pārmetumus, lai būtu darīts. Labi, tad darīs, tad darīs. Ja vajag, tad darīsim. Tad darīsim, ja reiz tā situācija tik ļoti spiež. Tā kā, tāpēc ļoti svarīgi, lai daudziem, diemžēl, tas stāsts par to, kā arī par to iemaisīšanos, neiemaisīšanos jautājumā par sprūdu, ko tu jautāji. Galvenais ir nonākt rezultātu. Tieši tā, tas arī bija toreiz sasniegts, es ļoti priecājos. Ejam tālāk, valsts aizsardzības dienests. Jau ir 1. gads laikam, un tāpat arī aizsardzības mācība šogad ir skolā sākta. Šīs lietas arī, principā, ja tavā laikā ir izveidota profesionāla armija, tad tagad atkal atgriežamies tur, kur kādreiz bijām, bet piespiedu kārtā, kāpēc, jo trūkst cilvēku, trūkst armijā cilvēku. Un mēs redzam, ka kara gadījumā cilvēki ir vajadzīgi, bet cilvēkiem neko. Tās pašas kara mašīnas vienas pašas vai droni kādam jāvada, un bez cilvēkiem mēs neko nevarēsim izdarīt. Jā, es pat domāju, liktu varbūt pirmā vietā visu to kompleksu atgādināšu, ka tur ir 4 punkti par valsts aizsardzības dienestu. Tur nav tik obligāti, mēs to visu laiku runājam par obligāto dienestu. Tur iespēja gan zemesardzē, gan augstāka izglītība, un pats svarīgākais, kas, manuprāt, atkal netiek pieminēts un vispār gandrīz aizmirsts,
ir alternatīva, savu veidu alternatīvais dienas, tāda civilās aizsardzības, kur varētu būt iekšlietu ministrijā. Varbūt kāds negrib kaut kādu iemeslu dēļ ņemt ieročus rokās. Mums ir tik daudz palīgu organizēti, vajadzīgi krīzes gadījumā būtu vajadzīgi sabrūkot mājai. Tur piebrauks 2 profesionālās ekipāžas. Ko mums Ukraina māca? Stāv ļoti daudz cilvēku, kas akmeņus jauc nost, padod ķēdītē. Un ja šādi cilvēki apmācīti un ekipēti nedaudz vairāk būtu, tad tie ir tie, kas manuprāt, tas ir daļēji, ko es arī teicu, ka civila aizsardzība netiek realizēta, to 4. punktu vispār esam aizmirsuši. Bet runājot par valsts aizsardzības dienestu kopumā un arī par valsts aizsardzības mācību, protams, kad ir primāri tehniski tie ir sagatavoti cilvēki. Bet manuprāt, vissvarīgākais ir šī pilsoniska atbildība, šī valsts pilsonis valstī, šis princips, kas, manuprāt, vispār bija jūkārā un Ukraina viņi tā kā uzkurinājis, un mums tas ir jāizmanto atgādinājums, šī sabiedrības noturība, sabiedrības vēlme šo valstu aizstāvēt. Ne tikai prasme, bet arī vēlme ir primāra. Tas ir varētu, es neteikšu, ka tas vājais punkts, es bišķi pozitīvāks esmu, viss tagad ir melnbaltāks, un ir ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz saskaros cilvēkiem, kuri stājās zemesardzē un grib šo valstu aizstāvēt. Bet tas ir pat primāri, ka tam jaunietim, tam bērnam jāmāc tas. Un mēs redzam, cik labi rezultāti. Kā dabūt šo patriotismu, kādu iesaistīt viņus armijā? Iesaistīt. Valsts aizsardzības mācība ir viens no veidiem, ka vispār stāstīt, ka kaut kas tāds ir. Tas bija absurds, ka vajadzēja prezidenta iejaukšanos, lai es nezinu, kuri galva cilvēkiem, kas lēma, kad vēsture kā priekšmets nebūs. Kad mēs to vēstures kaut kāds fakts stāstīsim caur dažādiem citiem priekšmetiem, nezinu, caur ģeogrāfiju, piemēram, vai kaut ko tam līdzīgu. Nezinu, vai ģeogrāfija pat ir, bet nav svarīgi. Vēsture nebija. Tad lūk, ka militārā vēsture, mūsu piemiņas vietas, mūsu vispār atmiņa, pa visiem mūsu sarģiem jautājumiem. Tas ir pamats sabiedrības noturībai, gatavībai šo valstu aizstāvēt. Un tas ir tas, kas šobrīd, manuprāt, mainās lēnām. Es uzskatu nepietiekami ātri, bet virziens ir pareizs. Bet tāpat mums trūkst cilvēku. Ko darīt? Es nedomāju, ka tur ir kaut kāda viena formula grūti. Redzat, tā atbildības paaugstināšana vēlme šai valsts labāk kaut ko darīt, jau arī dod rezultātu. Viņš jau pats transformējas. Ne jau mēs tur ievelkam ar kaut kādu ieinteresēm, ar līdzekļiem, piemēram, rezerves karavīru apmācību, kur piesakās, vai dienestā, vai zemesardzē. Labākais piemērs zemesardze. Manā izpratnē gan valsts aizsardzības tas pamatapmācības kurs, kas ir mēnešu garais gan tikai, bet tomēr. Un zemesardze ir, manuprāt, tā ir tā vislabākā indikācija, vai pilsoņi gatavi šo valstu aizsargāt. Vai vēlās šo valstu aizsargāt. Viņi materializējās. Viena lieta jau patriotismu runāt, mēs varam daudz, bet caur šo dalību zemesardzē, caur šo apmācību viņi realizējās kā pilsoņi. Viņi tad apliecina, viņi arī tam tērē savu laiku, līdzekļus varbūt pat, lai šo valstu būtu gatavi aizsargāt. Un tas ir augstāka indikācija, kāda vien var būt. Vai nevajadzētu arī šo militāro mācību kā obligātu priekšmetu augstskolās? Es domāju, ka varētu nonākt, jo beigās, ja arī rezultējās lēnām ar sagatavotiem karavīriem, tur tā ir matemātika. Uz tik un tik karavīriem vajag tik un tik instruktors, un uz tik un tik karavīriem un instruktoriem vajag tik un tik virsniekus. Jā, tā ir matemātika. Katriem 30 vajag vienu leitnantu, vada komandieris un tā tālāk. Jā. Respektīvi, par mobilizācijas rezervu gadījumā virsniecība ir tikpat svarīga kā karavīri. Sagatavot virsniecību. Šis viens no formām, viena no veidiem, kā to darīt. Jo tas, kas tev mēs nonākam ar plašāku jautājumu par tādu vīriešu lomu, respektīvi par to vispār, cik vīrieši mūsu sabiedrībā mūsdienās ir spējīgi būt tas, stiprais plecs, ja mēs redzam, tomēr, tā statistika arī ir diezgan bēdīga mūsu valstī. 4. daļa bērnu izaug bez tēva, skolās gandrīz 90% skolotājs ir sievietes. Ja, šie te fakti sakrājās, un beigās mēs redzam, ka arī tā fiziskā sagatavotība, kur piekdaļa neiztur vispār nekādu elementārāko fiziskās sagatavotības testu. Tas nozīmē, ka pietrūkums tā vīrišķā loma sabiedrībā. Kas pa vainu, vai tas ir tā globalizācija, vai mēs paši lēnām. Mēs arī izmirstam, mēs skatāmies to līku, tā ir vienkārši katastrofāli, vienkārši mums nebūs. Pēc 100 gadiem, 150 gadiem mēs nebūsim kā latvieši vairāk. Jā, mēs runājam par patriotismu. Bet patriotisms jau var sadalīt kaut kādās daļās. Viena no šī lietām ir šī sociālā vide, kurā mēs dzīvojam. Un tieši tā, bailes par to, vai spējuši izturēšana un fiziskā gatavība būs pietiekama, lai karavīru mugurusumu varētu
šo piepildītu ar munīciju nest uz priekšu, un cilvēki neiet, baidās, kaut gan patiesībā to visu var diezgan ātri pieturnēt klāt. Jā, es domāju, kaut kas globalizācijā klibo tas, ka bērni sēž un nekustīgi dzīvesveidu piekopju, skolas savukārt fiziskās nodarbības nav. Varbūt arī ne visur ir pieejamas sporta nodarbību vietas, laukos īpaši. Nu, tas viss tur tāds ļoti, ļoti sarežģīts, diezgan slikts kokteils, ja, kas dod šo rezultātu. Ja mēs to saskaramies ar katru gadu arvien vairāk. Es pirmoreiz biju komandieris, atceros, mēs jau tad, 2000. gadu sākumā, sākām pazemināt šos normatīvus, karavīru iestāšanās prasības arī profesionālā dienestā. Tagad pazinām, bet otra praksa atkal liecina par to, ja tas viņam pašam šī griba ir, viņš daudz maz tāds tas vecis vai arī meitenes, tā nav svarīgi, tur mēs tā vairs tā nedalām tik ļoti. Protams, ja izturība vēl ir pieturnēt to vārdu, tur kaut kādas 2 sekundes pievilku klāt vai atpumpēšanās 15 reizītes, tur pusgadu laikā un ātrāk pat patiesībā visu piedzīt klāt. Tas nav nekas tāds. Piedzīt mēs varam fiziski, bet jautājums par vērtībām un par to, kā mēs skatāmies. Tas ir, manuprāt, vissvarīgākais. Tā ir tā sabiedrības noturība, tas patriotisms, par ko mēs runājam. Tas ir tas, kāpēc mums ir jāzina savu vēsturi, kāpēc mums ir jāmāca skolā tā vēsturi, kāpēc arī bērnam jāmāca valsts aizsardzības mācības. Es ceru, kad tie pasniedzēji un skola par šo priekšmetu neizturēsies kā par tādu nezinu, kaut kādu lieku darbību, kas traucē tur, nezinu, labāk fiziku apgūt, kas arī svarīgi, nešaubīgi, ja. Bet pieies tam tā, ka tā ir tā vieta, kurā tu mācies šo valsti aizstāvēt. Tā ir tava valsts, ja. Un ne tikai ejot nodarbībās, ka šodien uzbūvēsim teltu vai iemācīšu tev tur pārsīt ievainojumu kaut kādu, bet tev jāstāsta, kāpēc mēs to darām. Tāpēc, ka ļoti var būt, ka tev būs tas jādara kaut kādā, tev jārēķinās ar to. Un tādas lietas bērnam ļoti, ļoti nospiežās viņa tādā domāšanā, gēnu līmenī vēlāk, ja. Un tāpēc es šo valsts aizsardzības mācību raugos ne tikai kā uz tādu priekšmetu, kurā es saku 2, 3, 4 darbības iemācīsi, bet daudz dziļāk. Tā jau mēs te sakam, mana valsts, mana atbildība. Tieši tā. Bet, un man patīk tas teiciens, ko teica eksperti, ka principā, ja valsts būs stipra un arī ekonomiski stipra, tad armija būs stipra, ka tas savstarpēji saistīts. Un šobrīd, ja Ukraina, piemēram, nosiņo frontē, mēs atkal ekonomiski lēnām, neteiksim, grimstam, bet esam tādā smagā situācijā. Nav šobrīd viegls laiks. Kā šādā situācijā panākt to cilvēku lojalitāti un ticību armijā un ticību valstī? Tas ļoti sarežģīts jautājums. Vēl vairāk te nav runa tikai par to, ka mūsu valstī kaut kāds kļūdas, viss neizdodas mūsu valstī. Esot Eiropas Savienībā, mums ir iespēja vienkārši aizbraukt jau pie gatava galda, ja tā var teikt. Un tieši tā, un daudz dara, un pārmest nevar. Cilvēkam ir vajag izdzīvot, strādāt, darboties, un cilvēki brauc. Bet arī tad es gribu tos jautāju pirms tam, kāpēc smaidi. Es tomēr mēģinu būt optimists arī šādās situācijās. Savādāk nedrīkst būt, jo piemēram, man bija saskarsme ar vienu zemesargu, kurš brauc no Norvēģijas. Jā, tieši no Norvēģijas uz mācībām. Sāka viņu runāt. Viņš saka, ka viņam tur kaut kāds jumts bija jāliek, bija rudens. Jumts bija jāliek, un tas saimnieks viņam esot teicis, lai viņš tomēr paliek, viņš piemaksās vēl tur papildus iedos naudu, bet viņš parādīja to pavēst, viņš saka, nejábrauc. Un pēc tam viņš saka, es sapratu, tas aiznieks no spieda roku, viņš sagaidīja viņu, ka atgriezīsies pēc mācībām. Viņš spied roku, viņš saka, es būtu saimnieku acīs, tā Norvēģi acīs, tik daudz pazaudējis, es nebūtu braucis savu valsti, trenēties, aizstāvēt, ka viņam patiesi viņš gribēja to jumtu, lai uzliek ātrāk, bet tam Norvēģim tas patriotisms, tā atbildība pret valsts ir tik liela un daudz lielāka nekā pie mums, un viņš novērtēja viņu, vērtēja daudz augstāk līdz ar to, tā kā tas bija tad vienkārši atziņa. Jā, it kā jau vajadzība ir pa priekš to jumtu, bet tomēr es gribētu vēlēt, lai mums visiem būtu šāda atbildības sajūta, apziņa, kā ir daudzām skandināvu valstīm, no šiem gadiem Norvēģiem. Tieši tā, tagad atkal nonākam pie tā, ka visi pamatā ir cilvēks. Tā viņš ir. Jau lēnām iesim tāda finiša taisnē par fondu Namējs. Tu esi fonda Namējs vadītājs, jūs palīdzat tiem karavīriem, kas ir gājuši bojā, vai viņu tuviniekiem, tiem, kas gājuši bojā jau tieši nevar palīdzēt viņu tuviniekiem, radiniekiem. Pastāsti, kas tagad varbūt ir izdarīts, ko jūs esat paveikuši pēdējā laikā? Mēs, principā, fonds Namējs, protams, ka primāri mēs palīdzam šīm ģimenēm, bet mēs palīdzam arī mūsu veterāniem, dažādu līmeņu veterāniem, jo valsts var darīt vienu, bet mēs mēģinām darīt to, ko valsts nevar vai nedara. Piemēram? Un šādi
Varbūt sākšu ar lielo, kad es par to domāju, es iepazinos ar vairāku valstu, kā organizēt citās valsts, piemēram, Amerikas Savienotās valstis. Tur sociālā palīdzība ļoti augstā līmenī karavīriem. Jā, viņiem ir 404 pat cipari, atceros, 404 dažādas organizācijas palīdzības brīvprātīgās, ieskaitot American Legion, kas ir tāda valsts, federālā mēroga, un no mazākām. Un vienmēr atrodas, ko palīdzēt. Mums arī mums ir lietas, ko, piemēram, tā pašām Kričo karavīru ģimenēm valsts samaksāja šīs kompensācijas, jā, bet tas naudas vai nenotērēts, ja kaut kā nepareizi apgūts un dažādi iemesli. Bet cilvēki paliek vecāki, slimi, mēs ir vairākas tēvu mātes, kuriem mēs ļoti nopietnas operācijas apmaksājam 7,000, 5,000 apmērā rehabilitāciju. Visas ģimenes, kuras vēlās katru gadu, jau 7 gadus iet apmaksājam rehabilitāciju. Pēc viņa izvēles lielākoties tie ir jaunķemeri, bet arī Vaivaros un arī citās vietās Līgatnē ir bijis. Tā kā, jā, mēs to palīdzam, to daram. Tāpat tās kā pateicību mūsu starptautisko operāciju veterāniem, kur bija Afganistānā, Irākā vai kādās citās vietās, jo piedalās operācijā visi ģimeni. Un arī jau 8. gadu mēs rīkojam kopā ar skautiem un gaidām, paldies viņiem. Mēs rīkojam šīs vasaras nometnes saviem 100 bērniem. Svarīga lieta jūs darāt. Ukraiņu bērni jau no kopš kara, pēc 4 mēnešiem, jau pirmie Ukraiņu karavīri bērni bija Latvijā, un mēs palīdzējām viņiem, un turpinām palīdzēt, saņemam uz Ukrainas, Polijas robežu, vedam uz Latviju, mēģinām viņiem likt aizmirst. Šī gadā likt aizmirst tās šausmas. Šī gadā man bija ļoti emocionāli nometne, no 40 bērniem 35 bija bez tēviem. Kritušie karavīru bērni. Tas ir tāds ļoti emocionāls mirklis. Tas, kā mēs darām, katrs Latvijā šeit palīdzam visādos veidos Ukrainai, arī fonds tam mēs darām, ko varam. Jā. Jo arī daļa no ienākumiem aiziet no šīs kafijas, Mila kafijas aiziet veterāniem. Un es tev gribēju pajautāt, kādu tu kafiju dzer, šķistošo vai pupiņu? Nē, tieši pupiņu kafiju. Tas tāds labs piemērs. Mēs esam šajā veikalā. Protams, ka es nevaru neteikt paldies visiem sponsoriem. Mēs jau balstamies, mēs esam tikai starp to, kam vajag fonds un kurš var iedot. Ja? Tāpēc arī Mila kofiju un Milleram šopam gribētu pateikt paldies. Uzdāvināsim Raimondu Krūzīti un kafiju. Jā, paldies. Tā teikt, ziemas tieši tāda garajiem vakariem. Un noslēgumā varbūt, ko gribētu novēlēt Ziemassvētkos jaunajā gadā cilvēkiem? Jā, laikam Ziemassvētkos visi vēl tādu iekšēju mieru, bet es vairāk gribētu to mieru panākt caur ticības sev. Mēs tādi latvieši, mēs pa daudz jūtamies kā tādi sērdienīši, tādi bāreņu tauta. Mēs nevaram vai kaut ko nespējam. Mēs varam, mēs esam to apliecinājuši. Bet, diemžēl, sliktums vienīgi tas, ka mēs tad grūtos brīžos saņemamies. Un to vēsturiski gan pierādījuši gan strēlnieki, leģionāri, partizāni, nacionālie, viss pēc kārtas. Paldies viņiem par pagātni mūsu, un tas ir tas, ko es vēlētu, tādu mieru, bet ar tādu pārliecību, ka mēs varam un mēs varēsim. Jā, un galvenais arī mieru Ukrainā un mieru mūsu pašu sirdīs. Lai viss izdodas. Paldies. Paldies.